klusuma pauzes atgriežamies. Beidzot arī man ir ko parādīt jums, jo tā, ziniet, kā visu laiku tāds ritenis, ka nespēju vienkārši iedzīvības. Praktiski visu laiku bija tā viena vai divas pudeles te bija, un praktiski, jā, visas bija iztukšotas. Tad tagad parādīšu jums, kas ir, kā saka, manā skapītī. Jā, no rītdienas jau esam, kā saka, pilnā sparā atpakaļ. Un rīt arī ir, kā saka, Rīgas diena. Ja kāds vēlās rīt pieteikties, tad rītdien var droši, kā saka, pie Reizes Rīgas rajonā veda benzīnus. Parādīšu jums. Parādīšu, jā, kādas garšības ir pieejamas. Noteikti mans favorīts vēl joprojām ir acai. Ļoti, ļoti labi, kamēr nav mūsu melanītes. Īstenībā ļoti līdzīgi garšo. Acai, bumbierīts mango. Tad ir rozītes fermentiņš. Grafta mīļākais laikam pēdējā laikā ir piparmētra, jo piparmētra beidzot ir pieejama. Tāda laba piparmētra, ne tā kā ziemā. Ziemā viņas vienkārši kaut kur pazudās. Piparmētras nevarēja fermentiņā just, bet tagad var just, jā. Ļoti, ļoti gardas zemene melone. Tad, protams, lakši mīļiem. Te būs ķiploks laksis mango, vieglais, ja nav ķiploks daudz. Tad ir vēl gailenes karijas dielas pētersība, ķiploks, pils, bumbieris, mango. Tāds variantiņš. Tad ir laksis, ķiploks, mango, dzeltenais ābols. Tad ir lakša, spināti, bumbieris. Mēs, kā saka, pa lakšiem riktīgi izpaudāmies. Tad ir banāns, mango, divas pudelītes. Jā, un šūnas kundzīte. Jā, un te, protams, kā netaisīsi mazos buķīšus, tur parādījušies arī lakšu fermentiņā. Tā kā tā, mīļie draugi, lai visiem forša diena un dodat ziņu, ja ir vēlme, kā saka, padzert gardo un vērtīgo fermentiņu. Uzņemt, kā saka, vitamīnus uz vasaru, lai būtu, kā saka, savā zenītā un baudītu vasaru. Tā kā tā, mīļie draugi.